Pirms es piesaku nākamo runātāju, atgādinu, ka jums uz krēsliem bija sākumā atrodams jautājumu lapiņas. Varbūt kāds no referātiem rosina jautājumus, tad tur uzrakstiet tos jautājumu, un tad pārtraukuma laikā kreisajā pusē zālē ir kaste, kurā varēs iemest tos jautājumus, un tad mēs centīsimies viņus apstrādāt un atbildēt diskusiju panelī otrajā daļā. Bet tagad vārds vēsturniecei Aijai Priedītei Kleinhofai ar referātu, kā iespējams domāt par latviešiem. Labvakar, dāmas un kungi. Es neesmu vēsturniece, es nāku no filosofiem, bet mana klātbūtne šodien, acīm redzot, ir izskaidrojama visvairāk ar to, ka vairāk gadu garumā es esmu nodarbojusies ar nacionālismu un etnisko studiju teorijas, tāda tā kā pētniecības. Esmu docējusi arī kursu mūsu fakultātes studentiem. Un līdz ar to tātad arī mans ieskats, mans devums ar nosaukumu kā iespējams domāt par latviešiem. Savu šī vakara uzrunu es gribētu sākt ar kādu piebildi tam, par ko tika diskutēts pirmajā telos konferencē, proti jautājumam, kas ir konservatīvisms. Vienu no, manuprāt, nozīmīgākajām idejām, kas caurvīja Edmunda Bērka darbu pārdomas par revolūciju Francijā, varētu formulēt aptuveni sekojoši. Būdams skeptiķis attiecībā uz radikālu sociālo un politisko domāšanu un šādu radikālu ideju praktiski īstenošanu, Bērks gribēja uzsvērt, ka sabiedrība ir ļoti komplekss un komplicēts fenomens, un neviena atsevišķi ņemta abstrakta politiskā vai sociālā teorija nespēja visu šo sarežģītību nedz aprakstīt, nedz parādīt to, kā sabiedrība reāli funkcionē. Katra teorija neizbēgami ir daļēja, nepilnīga. Tā nevar pretendēt uz visaptvarošu sociālās realitātes tvērumu. Attiecinot šo atziņu uz nacionālismu teorijām, kur ir daudz un kuras neizbēgami ir atšķirīgas, kaut kādu racionālu patiesības graudu mēs atradīsim katrā no tām, bet problēma, uz ko es gribu norādīt, rodas tad, ja mēs neredzam vai nesaprotam atšķirību starp deskripciju un normatīvismu, un sākam šo normatīvismu piedēvēt tik vienai teorijai, tās izgaismojumā sākot tiesāt realitāti un kur nu vēl pārveidot to. Runājot par nacionālismu teorijām, uz normatīvismu apzināti ir pretendējusi tikai viena – multikulturālisma teorija, un arī tajā tās daļā, kur uzdod jautājumu, kā būtu pareizi, jeb atbilstoši reaģēt uz reālo kultūru un reliģiju daudzveidību sabiedrībā rietumu liberālās demokrātijas vērtību kontekstā. Bet tā ir arī tikusi visvairāk kritizēta, pat apšaubīta raugoties no multikulturālisma politikas rezultāta viedokļa. Varbūt noslēgumā mazs komentārs tam, bet pie paša jautājuma, kā domāt par latviešiem, jeb kas ir latvieši mūsdienu pasaulē. Man atbildi, protams, ir latvieši ir nācija. Lai kā mēs skatītos uz Latviešu Nacionālās domas attīstības vēsturi, kur cits starp vēl nemaz nav uzrakstīta, tomēr varu teikt, ka no dažādajiem Latvijas novadiem nākusī tauta, kura ir gribējusi un varējusi paust savu politisko gribu, iestāties par savu suverenitāti, un tā ir īstenojusi šo savu suverenitāti nacionālas valsts veidolā. Ir skaidrs, ka par nāciju top, par nāciju veidojas, par to izauga vēstures gaitā. Un tātad vēlreiz fakts, ka vēl nav uzrakstīta pilna latviešu nacionālismu un nācijas veidošanās vēsture, nekādi nenozīmē, ka mēs esam nevēsturiski kādā īpašā metafiziskā nozīmē. Bet es gribu šoreiz teikt, ka par latviešiem nav jādomā un jārunā lietojot kādus citus nozīmes ziņā šaurākus jēdzienus. Etniska grupa, cilts, ir izskanējuši dažādi varianti. Nācija ir tauta, ar to saprotot brīvu un politiski vienlīdzīgu cilvēku kopumu. Tā ir augstākās varas nesēja, jeb varas subjekts, un, protams, ka šeit ir runa par tautu abās vēsturiskajās šī jēdziena nozīmēs.
Proti apvienojot agrāko nošķīrumu tauta kā, Siesa vārdiem sakot, trešā šķirja, sociāli zemākais sabiedrības slānis iepratī privileģētajiem aristokrātijai un garīdzniecībai, bet uzdodot jautājumu, kā domāt par nāciju, Herders savukārt tātad rada priekšstatu par tautu kā etnisku kopumu, bet šeit savienojas abi tātad tauta kā etnosociāla kopība, kura īsteno savu suverenitāti. Ir skaidrs, ka nācijas un nacionālisms ir Eiropas jauno laiku vēstures parādība. Un man gribētos piekrist pētnieces Lijas Grīnfeldes, viņa ir tāds, varētu teikt, nacionālismu teorijas mūsdienu klasiķis, viņas teiktajam, ka nacionālisms savulaik bija veids, kurā demokrātija atkal sāk izpausties, jeb atzim Eiropā modernitātes laikmetā. Sākotnēji nacionālisms attīstījās kā demokrātija. Atcerēsimies Žana Žaka Ruso ideju par tautas suverenitāti, tātad uzsvers uz tautas suverenitāti, kopīgajām pilsoņtiesībām un pienākumiem, bet bija iespējams un iezīmējās arī cits attīstības ceļš. Distancējoties no šī demokrātiskā potenciāla, liekot uzsvaru uz tautu, tautas unikalitāti, sevišķumu, tās pārākumu un tā tālāk, tās pārākumu salīdzinot sevi ar citām, šis demokrātiskais potenciāls var tikt zaudēts. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka demokrātijas liktenis ir atkarīgs no spriedzes vai pat konflikts starp republikānisko un nacionālistisko pašapziņu un vērtībām. Bet šeit es gribu norādīt uz vēl vienu lietu. Ir ārkārtīgi svarīgi nejaukt jēdziens, kas skan diezgan līdzīgi. Nacionāls, nacionālisms, nacionālistisks. Nacionālismam nav obligāti jābūt ksenofobiskam, šovinistiskam, nacionālistiskam, bet, diemžēl, šāda jēdzienu jaukšana Latvijā bieži notiek, arī visnotaļ cienījama autoru publikācijās, un nacionālisms tad arī iegūst tādu viennozīmīgi negatīvu konotāciju, zaudējot iespēju par to domāt un runāt jēgpilni. Protams, jūs varētu jautāt, kas tad īsti tas nacionālisms ir, vai to var definēt? Un tātad divas piebildes, atkal atsaucoties uz šo te plašo nacionālismu literatūras, to teorētisko daļu. Pirmā piebilde. Jēdzienu nacionālisms mēs lietojam plašā nozīmē. Ar to apzīmējam virkni parādību, kuras ir savstarpēji saistītas. Pirmkārt, ar šo jēdzienu asociējas cilvēku kopienas, nācijas, to rašanās un izaugsme. Otrkārt, tā ir cilvēka piederības izjūta nācijai, valstī. Mēs to izsakām ar vārdu identitāte, un turpmākajā, tālākajā sarunas gaitā es pievēršos tieši šim jautājumu lokam. Treškārt, mēs varam runāt par nacionālo apziņu, iekļaujot tajā arī cilvēku jūtas, emocijas, pārliecību, uzskatu kopumu. Ceturtkārt, mēs varam domāt par nācijas doktrīnu vai ideoloģiju. Piektkārt, ārkārtīgi interesanta saruna varētu izvērsties par nacionālisma valodu un simboliem, bet mums nav laika šodien par to parunāt. Un sestkārt, tā ir politiska darbība, kas vērst uz tautu un valsti, ar to saprotot nacionālo kustību. Un otra piebilde. Nacionālisms, uz to var skatīties kā uz tādu veidu ideoloģiju, kuras centrā ir nācijas labklājība, ar to saprotot nacionālo patstāvību, vienotību un identitāti. Līdz ar to nacionālismu var definēt kā tādas tautas ideoloģisku kustību, patstāvības, vienotības un identitātes iegūšanai un saglabāšanai, kura tiecas kļūt par nāciju. Nacionālisms ir uz mērķi orientēta kustība, un šis mērķis ir nacionālā neatkarība. Pēc tās sasniegšanas nācija ir ieinteresēta neatkarības saglabāšanā, savas nacionālās valsts veidošanā, pastāvēšanā un tā tālāk. Un pie jautājuma par to, kas ir, jeb kas esam mēs, un tātad šis jautājums par identitāti. Un atkal man ir jāsāk ar jēdzienu problematizāciju. Pats jēdziens izklausās, mēs viņu izlasām un izrunājam vienādi, šis vārds identitāte, bet loģikā, apziņas filosofijā un sociālajā zinātnēs tas tālu nav viens un tas pats.
Jautājums par identitāti sociālajās zinātnēs ir jautājums par indivīda un grupas novietojumu, par pozicionējumu sociumā. Identitāte ietver kaut kādu priekšstatu vai ideju par manām un par mūsu attiecībām ar citiem. Proti tiek runāts gan par individuālo identitāti, gan kolektīvajām identitātēm. Individuālā identitāte attiecas uz konkrētu individu, akcentējot katru individu unikalitāti un atzīstot, ka pašapziņa piemīt tik vienam no tiem. Kolektīvā identitāte uzsver individu iesaistītību kādā plašākā grupā un rada kolektīvā mēs tēlu vai ideju, naratīvu par to, kas mēs esam. Bet te gan noteikti jāuzsver, ka piederība etnosam, jeb etniskai grupai, piederība nācijai nav vienīgās kolektīvās identitātes formas. Mēs varam runāt par piederību dzimumam, piederību noteiktai vecuma grupai, sociālajiem slānim, par izglītību, par profesionālo piederību, par iesaistīšanos draudzē un tā tālāk un tam līdzīgi. Un ar to es gribu pateikt, ka mēs nevaram būt un neesam latvieši kādā abstraktā veidā, neņemot vērā vai apējot šīs nosauktās un citas kolektīvās identitātes. Un tāpēc, jā, individuālās un kolektīvās identitātes ir saistītas, tās ietekmē viena otru, un tieši tāpēc tās liek mainīties arī latviskuma izpratnē, liek ievietot sevi vēsturē, nevis kaut kā lepni norobežoties no tās, kā par latviešiem 30. gadu nogalē rakstījis Ernests Brastiņš, dievturības kustības viens no izveidotājiem un līderiem. Un, protams, mēs arī neesam visi vienādi kā latvieši. Ja? Tātad šī latvietība var izpausties ļoti, ļoti dažādos un daudzveidīgā veidā. Jā, protams, ir jāpiekrīt arī tam, kas jau izskanēja, ka identitātes ir sociāli konstruētas. Tās nav lietu dabiskā kārtība, kura kaut kādā veidā rodas pati no sevis. Tā nav arī Dieva radīta vai kā citādi dota. Identitātes ir mainīgas, tās apzināti tiek izveidotas un pārveidotas. Un mēs zinām stāstu par mūsu senčiem, kas tiek dēvēti par pagāniem, tālāk par nevāciem, par zemniekiem, un tad Krišjānim Valdemāram ir jāpieliek zināmas pūles, lai papildinātu šo priekšstatu par tiem mēs priekštečiem, ka tie ir bijuši ne tikai zemnieki, bet arī jūrā braucēji, kas daudziem liekas pilnīgi fantastiski ideja. Tad rodas priekšstats par dziedātāju tautu, par arāju tautu un tam līdzīgi. Bet es gribu teikt, ka līdz ar to identitātes raksturojums, jeb identitātes pētniecība ir sociālās klasifikācijas jautājums, nevis analītiska problēma ar mērķi atrast vai noskaidrot, izcelt kādu īpašu specifisku būtību, latvietības kodolu. Un te es varu tikai atcerēties to, kam es esmu bijusi liecinieks, tās plašās diskusijas Latvijas presē pagājušā gadsimta 90. gados, pēc tam, kad dzejnieks Imants Ziedonis ierosināja šo te sarunu par identitātes izpratni, ja? Un tas, kas notika laikrakstos, literatūra un māksla, ja? un citur. Un, diemžēl, kuras beidzās bez vērā ņemamiem secinājumiem. Bet tas arī nenozīmē, ka identitāte var būt pilnīgi patvaļīga. Identitātes stāstu ir jāvar nokomunicēt ar sabiedrību. Šim stāstam, jeb naratīvam, ir jākļūst pieņemtam, un līdz ar to intelektuālie resursi, kurus liek lietā, tiem ir jābūt ticamiem. Nacionālā identitāte izsaka mūsu nacionālo pašapziņu, bet tā ir arī kaut kas vairāk nekā tikai kultūras identitāte. Būtībā tā ir polimorfs veidojums, kas balstās uz kopīgu teritoriju, ko mēs saucam par tēvzemi, kopīgu valodu un kultūru, treškārt kopīgu vēsturi, ieskaitot arī nacionālos mītus un ar vēsturi saistītās atmiņas. Tā var ietvert kopīgu reliģiju, kaut gan mūsdienās
mūsdienu sekulārajā pasaulē tas jau ir nedaudz problemātiski. Un tā noteikti ietver kopīgu politisko gribu, par kuru Ernsts Renāns ir rakstījis. Nācija ir ikdienas plebiscīts, un tā ietver kopīgus tiesiskos un politiskos principus. Es gribētu teikt, ka divi pēdējie ir obligāti, ja mēs esam kas vairāk kā cilts vai etniska grupa. Bet šeit varētu vaicāt, kurš tad no minētajiem 6 elementiem ir svarīgākais, vai vispār pastāv kādu šo elementu hierarhiju. Un man gribas teikt, ka te arī tad ir meklējams teorētiskais pamats, strīdiem vai diskusijām, es nezinu, kā mēs to varētu nosaukt, starp latviešiem no vienas puses un tiem Krievu kopienas pārstāvjiem Latvijā, kas teica, jūs esat tāda etniska nācija, kura nevienu svešo tātad negrib tā kā laist sev tuvāk klāt, neļaut piedalīties šajā kolektīvajā mēs. Un pamēģināsim paskatīties, par ko tad šeit būtībā ir runa. Jā, nacionālisms nav homogēns, nav viendabīgs. Pētnieki runā par nacionālo ideoloģiju, gan nacionālismu praktisko izpausmi atšķirībām. Un viens no šādiem nošķīrumiem, jeb tipoloģijām, ir nacionālismu iedalījums rietumu un austrumu modeļos, kam atbilst apzīmējumi pilsoniskais nacionālisms, kur mēs dažkārt mēdzam saukt par politisko un etniskais nacionālisms. Dihotomijas rietumu un austrumu nacionālismu autors ir Hans Skons, un tā ir atrodama viņa grāmatā, kura nāca klajā tālajā 1944. gadā ar nosaukumu tulkojot latvisku nacionālismu ideju. Un Kona interesēja jautājums par vācu nacionālisma vēsturiskās attīstības gaitu, bet viņa pārdomu fonu jau veidoja nacionāla sociālisma ideoloģija un prakse, kā arī Otrā pasaules kara notikumi. Ar to es gribu pievērst uzmanību tam, ka jēdzieniem, kurus mēs lietojam, mēdz būt tāds jau piesātināts vēsturiskais fons, un šis piesātinājums jāstrādā arī tā kā mēģinot to pārnest uz jau vēsturiski citu kontekstu. Proti jēdzieni mēdz nebūt neitrāli, jāsaka tā. Un lūk, domājot par atšķirību cēloņiem, Kons norādīja uz sabiedrības sociālās struktūras faktu. Rietumos spēcīga, patstāvīga vidusšķira bija spējīga izveidot plašu pilsonisko nāciju, kurai ir savas pilsoniskās vērtības. Savukārt Austrumeiropas zemēs tāda vidusšķira vēl nebija vēsturiski izveidojusies, jo tās tikko bija nostājušās uz sabiedrības modernizācijas procesa sliekšņa. Tās pārvaldīja impēriski autokrāti vai pusfeodāli zemes īpašnieki. Un Kons raksta, ka te radās auglīga augsne nācijas organiskajai koncepcijai un tādam pat nereti uzmācīgam autoritāra rakstura un bieži misticismu caurvītam nacionālismam. Un tātad austrumu modelī par nacionālās kustības līderiem kļūst intelektuāļi. Nacionālisms izaug kā protesta forma pret eksistējošo valsts pārvaldes modeli. Austrumu Eiropas nacionālisms savas prasības vispirms manifestē kultūras sfērā, un tā izplatās caur izglītības iestādēm un caur propagandu. Apziņa par kopīgu kultūru dabiski, organiski apvieno tautu, bet pie tādas apziņas izveides ir jāpiestrādā. Un viņa doma tālāk turpina Antonijs Smits, arī ļoti pazīstams nacionālisma teorētiķis, rakstot, kā rietumu pilsoniskajā koncepcijā ir ierādīta vieta likumam, tā etniskajā modelī ir iekļauta attiecīgās tautas kultūra, parasti valoda un sadzīves ierašas. Tas notiek tāpēc, ka leksikogrāfiem, filologiem un folkloristiem ir bijusi izšķirošā loma Austrumeiropas un Āzijas agrīnā nacionālisma attīstībā. Šo speciālistu lingvistiskie un etnogrāfiskie pētījumi par tautas kultūras pagātni un šodien sagādā materiālu topošās nācijas simbolisko kontūru iezīmēšanai. Izkopjot tautas vēstures, mītu un valodas tradīciju apjaut jau plašākā sabiedrībā, inteliģence sekmīgi pamatoja un izkristalizēja iedzīvotāju vairākuma apziņā etniskās nācijas ideju, pat tur, kur senās valodas slīdēja pretī norietam, kā piemēram Īrijā un Norvēģijā.
Savukārt mēs varam nosaukt vārdā šos savējos humanitārās inteliģences pārstāvis, sākot ar Paulu Einhornu, Manseli, Fīrekeru, Garlību Merķeli, Veco Stenderu, Herderu un ļoti daudzus citus, kuri pievērsās pētījumiem par valodu, folkloru, vēsturi un tā tālāk. Bet tātad, laikam ritot šo te Kona piedāvāto tipoloģiju ir ne tikai papildinājis, bet ir pakomentējis arī Antonijs Smits, norādot uz to, ka katrā nacionālisma atšķirīgos veidos un dažādās variācijās faktiski ir ietverti gan pilsoniskie, gan etniskie elementi. Abi aprakstītie modeļi ir teorētiski ideāli tipi, savā ziņā normatīvi modeļi, kurus pārvērst socioloģiskos nāciju un nacionālismu tipos ir ārkārtīgi sarežģīti. Tīrā veidā tie nestrādā. Rietumu modelī arī ir svarīga kopīga valsts valoda un nāciju vienojoša kultūra. Atcerēsimies frančus, atcerēsimies britus, viņu piemēru. Savukārt austrumu modelī kopīga likumdošana, kopīgas pilsoņu tiesības un pienākumi. Un, protams, šī Kona tipoloģija arī ir iespējams kritizēt, atzīmējot ārkārtīgi pārspīlēto morālo novērtējumu. Viens nacionālisma modelis tiek uztverts kā labs, otrs savukārt kā ļauns. Un otra iezīme abu modeļu ģeogrāfiskā lokācija, kas neņem vērā svarīgas izņēmumus, piemēram, Īrijas, Čehijas un citus piemērus. Man laika trūkuma dēļ es nepateicu neko par etnosimbolisma teoriju, kas varētu būt nozīmīgs papildinājums, bet es ceru, ka diskusijas laikā man būs varbūt iespēja par to arī vēl ko bilst. Paldies!